Turpinām apskatīt tīklnieku kvalifikāciju, dažādos tīklnieku tipus, un šodien mēs pieskarsimies tipam, kurus var nosaukt par fanātiem. Šis tips vispār ir ļoti bīstams. Ja bērndārznieki ir nekaitīgi un ar kompetentu argumentu palīdzību tos var izārstēt, tad fanātiķi tas ir gandrīz bezcerīgi. Daudz fanāti aiziet līdz tādai galējībai, ka pat savu tuvinieku bērēs viņi var uzsaukt tostu. Ja tu būtu dzēris mūsu uzturbagātinātājs, tu šodien būtu dzīves. Kāds ar prieku prezentācijās dzer šķīdumu priekš trauku mazgāšanas, pierādot, ka tas ir pavisam nekaitīgs. Kāds tīra zobus ar šampūnu, jo tas it kā tiek labāk galā nekā stomatologs ar zobakmeņiem. Ja tu satiec šo tipu, labāk neaiztiec viņu. Labāk, lai viņš iet ar mieru. Bet priecē tas, ka šie īstie fanāti nav tik daudz. Un pelna kā likums viņi arī ļoti maz. Un viņi arī nekad nenopelnīs, jo patiesībā visu viņu dzīvi ir dzīšanās pakaļ tiem, kas no viņiem bēg. Nākošais tips ir līderi. Līderi ir adekvāti un apzināti cilvēki. Viņi jau spēj atšķirt, analizēt, ieraudzīt, kur ir labs mārketinga plāns, kur nē. Šie cilvēki prot skaitīt un domāt. Ar viņiem parasti ir ļoti interesanti sarunāties. Viņi prot vadīt un mēdz būt neslikti stratēģi. Viņi nebļaujas katru stūri par savu kompāniju un necenšas tajā katru ievilkt ar varu. Viņiem jau ir sava vērtību sistēma, viņi zina naudas vērtību un viņi prot pelnīt. Vidēji viņi pelna no 5 līdz 10 tūkstošiem mēnesī. Reti kāds 20 tūkstošus. Nākošais tips ir profesionāli. Šī ir augstākā evolūcijas pakāpe starp tīklniekiem. Viņi labi saprot marketinga plānus un viņi pelna apmēram no 50 līdz 100 tūkstošiem mēnesī. Tad kur ir noslēpums? Kā viņam tas izdodas? It kā runa ir par vieniem no tie pašiem līderiem kā iepriekšējā punktā. Kas tad viņus atšķir? Atšķirība ir lūk kur. Līderim biznesa un dzīve viss ir kopā. Profesionāls to atdala. Pirmie saka, man patīk šis produkts. Otrie saka, šo produktu ir viegli pārdot. Līderis saka, es mīlu šo marketinga plānu. Profesionāls saka, es strādāšu ar šo marketinga plānu. Jo tas ir ienesīgāks un šeit ir daudz mazāk noteikumi, lai saņemtu naudu no dziļuma. Profesionāls saglabā vēsu prātu un ir spējīgs aprēķināt savas darbības 100 soļus uz priekšu ar loģikas, faktu un biznesa procesu redzējumu. Turpināsim šo sarunu nākošajā video. Ja tev tas ir interesanti, sako līdzi, lai nepalaistu garām arī nākošo video.